Sestdienas rītā Jaunolainas iedzīvotājus mudināja pavisam neierasts gājiens. Jautrie klauni aicināja piebiedroties ikvienu, lai kopā aizvedītu dažādām aktivitātēm bagātu dienu. Ģimeņu diena Olainē notika jau 5. reizi, bet novadā 2. Tā kā pirms nedēļas pilsētā tika svinēti novada svētki, tad šoreiz par norises vietu izvēlēts stadions pagastā. Ģimenes dienas ir notikušas arī agrāk. Vienkārši tagad tas viss, man liekas, organizētāk un plašāk. Es domāju, ka vajag, jā. Šoreiz gan man izskatās, ka diezgan maz cilvēki ir sakarā laikam ar silto laiku, viss kaut kur aizbraukuši. Bet es domāju, ka noteikti tāds jāorganizē arī uz priekšu turpmāk. Pašiem mazākajiem lielākais prieks – lēkāšana pa batutu māju, bet lielākie bērni labprāt iesaistījās arī radošajās darbnīcās un sportiskajās aktivitātēs. Manuprāt, bērniem tieši tās sportiskās aktivitātes ir interesantas un, protams, arī muzikālās. Vai ikdienā bērniem daudz ir, kur atpūsties, izklaidēt? Manuprāt, ka ikdienā nē, tas ir atkarīgs no vecākiem, kuri dod iespēju bērniem apmeklēt šādus pasākumus. Bet bez pasākumiem, teiksim, pagalmā ir bērnam ko darīt? Izņemot rotaļu laukumu, nekā cita jau nav. Ko gribētos? Nezinu, kaut ko vairāk. Olainas novads ik gadu kļūst bagātāks par apmēram 200 jaundzimušajiem, un pavisam tuvu ir brīdis, kad demografiskajā bilancē varēs ievilkt pluszīmi. Mēs viņus arī sirsnīgi sveicam un priecājamies par katru jauno bērniņu, kas nāk pasaulē. Un jaunieši mums ir vairāk kā 3300 mūsu novadā, kur mēs tagad apzinām un izvērtējam jauniešu vēlmes un viņu radošumu, viņu spējas un viņu talantus, lai varētu izstrādāt kopā programmu Olainas novadā. Kā ir ikdienā? Droši vien, ka jūs tepat kaut kur arī dzīvojat, vai ikdienā ir ko darīt jūsu vecuma jauniešiem? Ir, jā. Mums staigāties uz kaut kādām interesantām vietām. Arī fotografēties un vispārējais. Atklāt jaunas vietas Jaunolainē un tā tālāk. Vēl ir ko atklāt? Jā. Ir daudz, kur vēl nav bijis, bet tā jau pārsvarā visur esam bijušas. Un kā jums šķiet, vai maziem bērniem ir te, kur ikdienā, šūpoties, skriet, slidināt? Pārsvarā jau maziem viņi tur neiet tā kā bērnu laukuņiem par staigā, kur iet skateparku un tā. Tur laukumiņi ir daudzi. Tajā rajonā tur vispār pēc katras mājas ir bērnu laukumiņi. Un kā ar skateparku, vai meitenes arī ir skateparku? Mēs atbalstam parasti kaut kādus zēnus un skatāmies, kā viņi brauc par rampām un vispārējais. Ikdienā jaunajai paaudzei kopā ar vecākiem ir iespēja apmeklēt arī bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centru, kā arī piedalīties dažādos radošos projektos. Lai gan bērnu skaits ir liels, Olainas novads ir viena no retajām Pierīgas pašvaldībām, kam izdevies nodrošināt iespēju mazuļiem apmeklēt bērnu dārzu. Šogad mums esam saskaitījuši un izdodam jau norīkojumus uz bērnu dārzu no augusta mēneša. Un izskatās, ka vajadzēs risināt jaunas grupiņas veidošanu, kura pagaidām ir zem jautājuma zīmes mazākuma tautības bērniem. Vai rinda ir 10 vai 100 mērām? Nē, mēs kā sakam, ja rindu, ko uzskata par rindu, ja viņi kā tikko piedzimis, ja viņš tiek reģistrēts uzskaitē tikai, tad mēs domājam, ka tā rinda nevarētu skaitīties, ja? Jo mēs pagājuši gadu nodevām tepatās pagastā 6 grupiņas piebūvi Magonītei, kur te bija rinda 150 bērni, un šogad mēs nodrošinām visus, kas vēlās apmeklēt bērndārzu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.